Es domāju, ka uz Ziemassvētku un jaunā gada galda ir jābūt vienmēr foršam, lielam, sulīgam un treknam putnam ar visām piedevām. Tuvojoties adventei un gada nogalē gaidāmajiem svētkiem, dienas ēdienu un rito meistarklasē šefpavārs Rihards Friedenbergs Kalniņš mācīja, kā pagatavot zosu cepeti. Svētku maltītes piedevās viņš karamelizēja sīpolus un sautēja kāpostus, bet desertā gatavoja kazas sieru ar ābolu zapti. Es gribēju kaut ko no vietējiem produktiem, kas ir taisīts no tiem produktiem, kas atrodas mums tēt apkārt, kā pieņemsim āboli. Tēt vēl var foršu kazas sieriņu vēl pēdējo labu Latvijas dabūt. Mums ir rudzumiela, tad nesen raža bijusi un viss ir tas garšīgs. Tāpēc, jā, es izvēlējos desertu tikai skatoties no sezonalitātes un no tiem produktiem, kas man ir paši labākie. Šogad gaidāma vēl viena meistarklase, vai tādas būs arī nākamgad? Šogad mums bijuši diezgan daudz meistarklases sadarbībā ar dienas ēdieniem, un viss ļoti jauks ar ļoti labām atsauksmēm no mūsu klientiem un dienas ēdienu lasītājiem. Decembrī mums ir vēl viena meistarklase gaidāma Ziemassvētku noskaņās. Sekojiet līdz informācijai gan žurnālā, gan Rito mājaslapā, kā arī nākamgad mēs esam saplānojuši ļoti jauku un lielisku meistarklašu sēriju visa gada garumā. Apmeklētājām jautājām, ko jaunu viņas uzzināja šajā meistarklasē. Īstenībā no šīs meistarklases ir aizķēries tā, ka tas ir tāds vesels pilns meņu, vesela ēdienkarta, ko es pat vienmēr domāju savu dzimšanas dienas ēdienkarti, kas ir decembrī, un vienmēr tas varētu būt līdzīgi ēdienkarta kā uz Ziemassvētkiem. Un šis man deva tādu piemēru, kad es varētu gan to zosi, gan tos skābos kāpostus taisīt, un kas man ļoti pārsteidz bija sīpoli, kas man pašai varbūt ne tik ļoti garšo, bet šajā savienībā ar avenēm katrā ziņā gāja ļoti labi kopā. Noteikti izmēģināšu. Man ļoti patika kāpostu un karameli. Cits kaut kas saldajā ēdienā mazliet pa saldu man bija, bet tā idejas. Es nācu uz šejien pēc idejām un es dabūju idejas. Kā kaut ko atrast, to es varu Googlē arī atrast vai kaut kur citur. Bet tieši šitādas Feinheiten, kā vācieši saka. Tieši tie man tādi trūkst, to es arī labprāt uzzinātu. Vienalga pa kādiem ēdienu receptēm, arī zupām, sautējumiem, saldie ēdieni, jebkādi. Tieši tādas dīvainības, tā teiksim, kas citiem ir. Meistarklasē gatavoto ēdienu receptes meklējiet dienas ēdienu jaunākajā numurā. Solvita Smiļģe, Artis Baņģieris, speciāli Diena TV.